vidē draudzīga, ja bez atkritumu dzīves stila būtība ir dzīvot maksimāli efektīvi izmantojot pieejamos resursus. Jeb tas nozīmē dzīvot tā, ka mēs pēc iespējas mazāk radam atkritumus. Ideālajā gadījumā, ja neradam tos vispār nemaz. Tomēr tas mūsdienās ir gan izaicinoši, jo arī ieejot veikalā un nopērkot pārtikas produktus, teju gandrīz katrs pārtikas produkts tomēr ir iesaiņots kādā plastikāta iepakojumā. Tomēr ievērojot zero waste galvenos principus, kas paredz samazini, izmanto atkārtoti, salabo, pārveido vai sašķiro tā, lai to var otrais pārstrādāt, mēs būtībā jebkurš varam dzīvot vidē draudzīgāku dzīvesveidu. Kāda ir jūsu ieteikuma cilvēkiem, kas vēlas dzīvot vidē draudzīgāk? Vienā teikumā es teiktu, būt gudriem savās izvēlēs. Un varbūt ne tikai gudriem, bet viediem. Kas nozīmē to, ka no mūsu izvēlēm, ko mēs darām, ko mēs pērkam, ko mēs lietojam, kā mēs lietojam, ir atkarīgs tas, kas tālāk notiek tajā vidē, kur mēs dzīvojam. Arī atkritumu daudzums un ne tikai. Līdz ar to sākt ar sevi, ar to, ka pirmkārt ejot uz veikalu, es paņemu sarakstiņu līdzi un es paēdis, ja eju uz pārtikas veikalu, lai nebūtu šie ekspromtu pirkumi, kurus pēc tam liekas, ka mēs apēdīsim, bet īstenībā neapēdam un metam ārā. Arī domājot par citām lietām, ko mēs bieži vien pērkam, pārdomāt, vai man to vajag, kā es viņu lietošu, cik ilgi lietošu. Paskatīties uz tādām lietām īpaši gribētu svērst uzmanību, vai tas ir labojams un vai ir garantijas ilgāks nekā tikai 2 gadi iespējams, jo šobrīd tāds pakalpojums ļoti daudzām lietām ir, kad var nedaudz piemaksāt un garantiju pagarināt vēl vismaz par 2 gadiem, kas nozīmē, ka vēl ilgāk es varēšu to lietot. Pirmais, un domāju, tas jau notiek mūsu valstī, bet vēl vairāk paplašināt, šķirot atkritumus, šķirot plasmasu. Tas noteikti nav sarežģīti, es noteikti iesaku šķirot, jo ir jāsaprot, ka es gribu, lai manas nākamās paudzes šajā pasaulē vēl var dzīvot. Līdz ar to, tā kā, ja mēs sadosimies rokās un tiešām visi kopā sāksim pie tā strādāt, tad tas būs tikai brīnišķīgi. Droši vien, kad pārdomāt savas izvēles, ar to jāsāk ir, kad vai vienu vai otru lietu man vajag, vai man viņu vajag vienai pašai, vai es varu dalīties, piemēram, vai, nezinu, ejot uz veikalu, man ir tieši šis iepakojums jāpērk, bet varbūt var izvēlēties pilnīgi citu, nepirkt lieku. Tā kā droši vien, kad mēģināt pārvietoties ar kājām, nebraukt ar auto. Tās ir tādas, man liekas, vispār zināmas frāzes un lietas, ko mēs jau ikdienā darām. Bet jā, es domāju, ka skatīties un mācīties arī no citiem. Varbūt es varu ieraudzīt kaut ko labu, ko citi dara, un saprast, šis man tiešām dara. Pirmkārt, mēs gribētu teikt tā, pērkam to, ko mums reāli vajag. Tad, ja, protams, mēs runājam par iepakojumu, tad tik, cik var, tik izmantojam varbūt atkārtot lietojumu iepakojumu. Nākam varbūt vietās, kur mēs varam iepirkties un iegādāties, nākam ar savu iepakojumu, tā kā, ja tas ir iespējams. Tad nākamais, es domāju, ka izvēlēties iepakojumus, kuri arī ir tādi, kur mēs saprotam, ka viņi ir pārstrādājumi. Varbūt šobrīd cilvēkiem ir diezgan grūti saprast, kurš ir pārstrādājums, kurš nav pārstrādājums. Līdz ar to šobrīd ir tā, ka diezgan daudz Eiropā tiek runāts un arī Latvijā šobrīd tiek runāts par to, ka marķēšanas nosacījumiem, kuras iepakojumiem būs marķējumi, kad parādīs, cik tas materiāls ir vai nav pārstrādājums. Manuprāt, ir svarīgi uzdot jautājumus par produktiem un arī pakalpojumiem, ko šis cilvēks lieto. Un tādā ziņā izaicināt uzņēmumus. Teiksim, vai šis iepakojums tiešām ir ilgtspējīgs, vai šis produkts, ko es lietoju, ir veselīgs. Tas, ko cilvēki noteikti var darīt, un ko es gribētu ieteikt, ir labot lietas. Jā. Man liekas, tā ir tāda labā prakse. Dalīties ar precēm. Tagad ir dažādas Facebook grupas, tur atdod par brīvu Agenskalnā un citas, jā, kur cilvēki viens otram atdod lietas, kas viņiem nav vajadzīgas. Un, man liekas, tā ir arī tāda, gan attiecībā uz šo produktu mūžu pagarināšanu, bet arī varbūt tādas sociālās kopienas veidošana. Pirms iegādāties produktu, vērtēt šo iepakojumu draudzīgumu videi, nepirkt mazus iepakojumus, ja zinot, ka mūsu patēriņš būs liels, un pieņemt un pārdomāt, vai vispār man vajag iegādāties vienu vai otru produktu.